Raidījumu piedāvā LZ Cargo, atbalsta Air Baltica un Estravel Latvija. Esiet sveicināti raidījumā no 57. paralēles. Ēdiens ir jebkuras kultūras neatņemama sastāvdaļa. Jā, tāpēc šorīt īstas Baltkrievu brokastis mācīsimies pagatavot paši. Atrodamies Palačankā, kas ir Polotskas kņazistes robeža. Mums aiz muguras ir šai vietai tipiska ainava. Šeit pat bebri ir uzcēluši savu nelielu pilsētu. Un šī vienlaicīgi ir gan baltu un slāvu robeža, gan kādreiz arī bijusi robeža starp Poliju un Padomju Savienību. Braucot no pilsētiņas uz pilsētiņu, skatienam paveras neskaitāmi hektāri rūpīgi iekoptu lauku. Baltkrievijā ir uzsākts tāds kā lauku atveseļošanas projekts. Šim nolūkam patiek celti nelieli ciemati. Nelielās mājās cilvēki neticami, bet var dzīvot par brīvu. Un tādā veidā viņi tiek no pilsētām aicināti uz laukiem dzīvot un strādāt. Jāteic, ka Baltkrievijā vēl joprojām cieņā ir kolektīvās saimniekošanas modelis. Esam atbraukuši ciemos uz bišu pasauli. Šīs mājas saimnieki izrādās ir viesojušies Latgalē, lai noskaidrotu, kā šāda saimniekošana notiek pie mums. Добрый день. Добрый день. Анна, очень приятно. Мы к вам. Пожалуйста. Добрый день. Василий. Василий. Ja runājam par nacionālo virtuvi, Baltkrievija pavisam noteikti ir kartupeļu zeme, un tos vietējie prot pagatavot visneticamākajos veidos. Vairāk kā 1000 dažādi ēdieni tiek pagatavoti tieši no kartupeļiem. Otra galvenā ēdienu sastāvdaļa ir cūgaļa. Ēdiens viennozīmīgi tā ir neatņemama jebkuras kultūras sastāvdaļa. Un mēs šodien gatavosim tradicionālu Baltkrievu ēdienu – mačanku. Jā. Mūsu saimniece mums jau izstāstīja, ka šo ēdienu Baltkrievijā gatavo ļoti dažādi, bet mēs to gatavosim tieši tā, kā to darīja viņas vecmāmiņa. Jā. Kas tas būs, to mēs redzēsim. Arī mēs uzzināsim, kā teikt, gala rezultātu pēc šī procesa. Bet tagad mums ir skaidrs, no kā mēs gatavosim. Ir nepieciešams sviesta bekas. Mēs saprotam, ka tās ir viegli sālītas. Jā. Speķis, sīpoli, gaļas desiņas, gaļas buljons un krējums. Ja?
Ага. И я долго думала, что вот вам такое. Но вот мне сказали, что мочанки у вас как раз нет. Да, вот не слышали. У нас еще у этого блюда есть такие названия верошака. Может, вы слышали такое, ну, такое белорусское слово. Полевка. Это все название одного и того же блюда. А почему разные названия? А в разных местностях. Aha. Sudu выглядите. Mūsu saimnieks tikko mums pastāstīja, ka izrādās latviešu un baltkrievu virtuves esot ārkārtīgi līdzīgas, bet tieši šī ēdiena mūsu virtuvē nesot. Tikko notika darba dalīšana, Egils tātad griezīs produktus, un es mēģināšu pareizi izcept pankūkas. Tūlīt mums parādīsimies klāt, dzersim piparmētru tēju. Upes piparmētru tēju. Saimnieces mamma pati vāc un kaltē, un tūlīt mēs redzēsim. Kā pamišočak. Aha. Смотрите. Tas ir tējas maisiņš. Tējas maisiņš. У нас много туристов, и мы честно завариваем вот эту мяту. То есть ничего не подсыпаем другого. Поэтому масштаб такой. Так. 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 И я сразу выключаю. Так. Сковородку ставим. Так, видите? Газ у нас российский хорошо идет. Krievijas gāze ļoti labi. Ļoti labi strādā. Значит, сковородка нагревается. Мы с вами за это время должны порезать грудинку. Panna karsējas, mēs par to laiku sagriezīsim krūtiņu. И вам половину. Хорошо. Значит, режем тоненько достаточно. Так. Griez plāni. Ну, так. Es skatos pēc. Так, резать можете? Хорошо. Пока все удается. Чувствуете, у меня и муж, и любовник есть. Все острое. Так. Или не знаете эту примету? Не знаем. Не знаете, Нет. да? Ну, просто говорят, что если ножи тупые, значит плохой муж и плохой любовник. У меня острый. Aha. Tātad mums tikko saimnieks teica, ka viņai esot gan ļoti labs vīrs, gan ļoti labs mīļākais. Tas esot ticējums, ka ja naži ir neasi, tad saimnieks esot gan švaks vīrs, gan švaks mīļākais. Šai saimniecei visi naži esot ļoti asi. Так, и потом в итоге вот еще мы режем на маленькие кусочки. Вот такие должны получиться. Так. Nu так и еще. Еще. Мы иногда говорим, что надо посчитать, чтобы было 100 дырочек. Pankūks būšot gatavs tad, kad esot pankūkā 100 caurumiņi redzami. Так. Ага, будете вместе считать. Хорошо. Горячую. Uz karstas pannas liekam virsū. Так. Все в порядке. Так, режем лук. Нахуй. Kamēr cepās gaļa, tikmēr mēs sagriežam sīpolus. Так. Режем, ну, средними кусочками. Vidēji lielos gabaliņos. В нашей кухне много лука, в вашей тоже много. Да. Ну, у вас побольше, мне кажется. Да. У нас почти во всех блюдах есть лук. Даже вот так не задумываемся, но... Baltkrievi gandrīz visos ēdienos ir sastopams sīpols. Я недавно услышала рецепт еще малина с луком. Мне сказали, что это необыкновенное сочетание. Вот будем ждать малину. Aha. Ягода малина Да. и лук. Интересно. Так. Пополам, по-честному. Сало должно зажариться. Speķim ir kārtīgi jāuzcepās. Подсохнуть чуть-чуть. Un drusku jābūt tādam, tā kā, nu, jāizčurkstina, ja tā var teikt, kārtīgi, lai izkūst. Конечно,
теперь такое блюдо мы редко делаем, оно все-таки жирноватое, да? Хочется... Это на праздник? Или... Ну, когда собирается семья обычно. Знаете, вообще это блюдо делали вот по воскресеньям, когда было время напечь много блинов, собраться за столом всей семьей и вот с такой сытной мочанкой. Aha, понятно. Ēdiens ir diezgan trekns, tāpēc to ikdienā, kā teikt, katru dienu to negatavo, bet parasti tradicionāli tas tika pagatavots svētdienās, tad, kad visi ģimeni ir kopā, tad bija laiks cept ļoti daudz pankūku un kopā ar mačanku. А мочанка это как бы это начинка, да? И блины это отдельно, или мочанка это... Блины макать в это, да. И ложкой можно есть в прикуску. Прикуску. Типа соуса? Да, Типа соуса. Да. Aha. Lūk, mēs uzzinājām, ko mēs patiesībā gatavojam. Mačanka īstenībā ir tāda tā kā mērce, kurā mērcēsim iekšā pankūku, vai arī var ēst arī ar karotu klāt, kurā ziņā tā ir mērce. Un ēdienu nosaukums ir no vārda makāt, kad pankūku mērcē šajā mērcē. Хорошо получилось у нас. Спасибо. Почти по-белорусски. Man gandrīz ir iznācis Baltkrievijas manierē, viss izdarīt pareizi. Быстро сейчас Да. наш оператор крушит наш стол. Так, значит, мы сейчас быстро, ну и очень приятно, ну, грибочки. Tā, tagad ļoti ātri ir jāsagriež sēnes. Мы выходим там вот у себя за баню, и там у нас осенью грибы. Да, да. Sēnes tepat lasītas mežā. Почти как огород домашний. Šīs ir sviestbekas. Они соленые или как? Они замороженные. Замороженные просто. Но вообще, во времена бабушки, конечно, соленые были. Соленые. Tātad šajā gadījumā mūsdienās sēnes vienkārši sasaldē. Vecmāmiņa ir sālītas sēnes izmantojusi. Да, все получилось. Tātad Baltkrievu virtuvē ļoti populāri ir, ka visi sastāvdaļas tiek rūpīgi, sīki, smalki sagriezts. Tas nav tāpēc, ka ir problēmas ar zobu. Jā, un tas nav tāpēc, ka ir problēmas ar zobu. Ну, можно не все. Оставим хозяевам чуть-чуть. Как скажете. Так, и не солим, потому что сало соленое. Ага. Соленое сало мы соль не добавляем. Tā kā speķis ir sālīts, tad papildus mēs sāli nepievienojam. Это колбаски. Они у нас запеченные в печке. Ceptas krāsnī. Так, теперь Desiņas. мы нарезаем кружочками. Tātad parasti cūgaļas desu izmanto. Taču šajā gadījumā, lai nebūtu tik trekni, izmanto arī vistas филе дасис. Но такое вот мясо белорусов наиболее используемое – это свинина и курица. Да. Ну вот, например, в нашей семье и так, скажем, мы знаем, какие предпочтения – свинина и курица. Tad populārākās Baltkrievijā ir cūgaļa un vistas gaļa. Завтрак хороший должен получиться. Главное, чтобы в блинах было по 100 дырочек. Считай. Почему бы большая ответственность на меня? Да, да, да. Я уже знал. Потому... Pieliekam klāt buļļonu. Куриный. Vistas gaļas buļļonu. Куриный. И нам надо дождаться, чтобы закипело. Un jāsagaida, kamēr buļļons sāk vārīties. Ēdam karoti miltu, pievienojam krējumam. Šis ēdiens, principā, ir brokastīm vispiemērotākais, jo tas ir domāts tāpēc, tas ir tieši tāds tāpēc, lai, kad no rīta tā kārtīgi pēta, visu dienu var iet strādāt un par ēšanu vairs var nedomāt. Tā, es maisu, mēs pievienam krējumu, kas sajaukts ar miltiem. Es saņēmu uzslabes pareizi maisu pret pulksteņu rādītāju virzienam. Lūk tā. Baltkrievu virtuvē pamatā var teikt, ka visiem ēdieniem, gandrīz visiem ēdieniem noteikti ir pievienot vismaz kartupeļi. Esot grāmatas, kurās ir recepts 500 recepts vai 1000 recepts, izmantojot kartupeļus, ir ļoti līdzīgi lietuviešu cepelīniem, tikai ar citu nosaukumu. Ir kartupeļi ar zduham, ar garu. Ja? Z dušami. Z dušami, ar dvēseli.
Kartupeļi ar dvēseli ir nosaukumi, skaisti nosaukumi, очень прекрасные названия. Jā, un līdzīgi latviešu virtuvē ļoti populārs arī kartupeļu pankūks dažādos veidos. Вообще, моя бабушка родом из Гродненской области, это Западная Беларусь, и близко к границе с Литвой и Латвией. И даже, знаете, интересно, у нас покрывало, вот я бабушкина использую для украшения там павильона, и приезжали к нам латыши, и тоже говорят, это же наше. Я говорю, нет, это моей бабушки, то есть все-таки вот какая-то у нас общность большая есть, культура. Baltkrievu vīrieši nevarot iztikt bez speķa, visdažādākā veida speķa. Un saimnieces vīrs nedienu nevar iztikt bez speķa. Viņš saka, ka tas ir veselības, kā teikt, tāds pamats. Tāpēc ir riktīgām vecim jāēd riktīgs speķis. Ну, он еще добавляет, что и 100 грамм. Еще 100 грамм. 100 грамм. Un 100 грамм noteikti. Это сделано вами, сало? Да. Как это делается? Готовим соль, специи. Сало un garšvielas. И сало обкатываем в соли и специях и складываем в специальный деревянный ящик. Tātad speķi tā kā ierullē garšvielās, ja tā var teikt, no ārpuses ar garšvielām un sāli, un tad ieliek speciālā koka kastītē un novieto pagrabā. Да. Специи любые, но в Беларуси очень любят тмин использовать, укроп. Такое. Ну, то местное, знаете. Перец, конечно, тоже, но вот именно местное, это тмин, укроп у вас, по-моему, тоже так. Ķīmenes un dīles. To, kas šeit aug, to arī izmanto kā garšvielu speķu gatavošanā. Вы объедаете моего мужа. И сколько времени там сало готовится? Знаете, если очень хочется сала, и его нету, и вот только мы его засолили, ну, мы можем уже через 3 дня его есть. Ātrākais, kad speķis ir principā baudāms, ir, ja ļoti gribās, jau uzreiz pēc 3 dienām var doties uz pagrabu, ņemt un nogaršot. Особенно, знаете, если мы его не купили, а оно домашнее, тогда этому всему доверяешь. Да. Оно же все, и мясо очень вкусное, просто вяленое, просто подсолили, мы даже сырое можем есть. Tātad speķis vislabākais ir vismaz, ja tas ir noturēts mēnesi šai pagrabā, bet mierīgi tāds sālī ar sāli un koka kastītē un pie vienmērīgas temperatūras. To drīkst glabāt vismaz gadu mierīgi. Ļoti būtiski ir, kā ēdiens tiek pasniegts. Teiksim, šī te mērce tiek ievietota milzīgā māla podā, un tad ar koka karotu, kas saimniece teica, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, tālāk ar koka karotu tā tiek dalīta. Tā, speķis ir pagaršots, ēdiens ir gatavs, pankūkas arī kūp. Mums tikai atliek cerēt, ka mūs liks vēl pie kāda darba, jo, kā mēs zinām, labs un garšīgs ēdiens ir kalorijām bagāts, un to apstiprināja arī mūsu saimniece, vai ne? Un šīs ir brokastis. Ну, это напиток, который варили наши с вами предки в давние времена. Чисто хлебный самогон, самый полезный, так, настойный на зубровочке. Норма у нас здесь, вот, которые еще остались, гонят 53 градуса. Говорят, ниже нельзя делать. Skaidrs. Tātad, tā ir, latviski sakot, kanģa. Šeit tā tiek bamatā gatavot no maizes, un vietēji uzskata, ka nedrīkst būt mazāk grādu kā 57 grādi. Мы его настаиваем еще на зубровочке, есть такая трава, и вот он приобретает такой удивительный цвет, прекрасный. Jā, tiek uzlikts uz, kā teikt, iemērts attiecīgs zālīts, tāpēc ir tonis nedaudz dzērienam. И вот, в принципе, когда мы нашли такой хороший напиток, другого практически не пьем. Вообще другого не пьется. Kad ir atrasts tik labs dzēriens, tad citu nemaz negribās dzert. Даже молока. Pat pienu nevajagot. Да. Хорошо веселит, радует, греет. Что лучше придумать? Понятно. Мне говорили, что если как бы на руку поставить хлебом... Да. Можно попробовать сейчас. Так, растираем крепко. Сильнее растираем. Jā, tiešām smaržo pēc maizes. Kārtīgi manta. Saimnieki paši drīkst taisīt kanģu. Kanģu nedrīkst tirgot. Mājā ir atļauts, ka atrodas apmēram 5 litri šīs kanģas, ar ko pacienāt viesus. Единственное, нам не говорят, где его брать.
Paņētnē. Vienīgais, ko saka, nepasaka, kur lai ņem šo te. Drīkst mājās būt, bet kur ņemt, to neviens neizstāst. Un Baltkrievijā pankūkas ēd ar rokām. То мы тулīt arī darīsim. Глина. Да, ложите и наверх наливаете. Можно даже вот дырочками, вот переверните другой стороной, там больше дырочек. Оп. И дырочки, и вот поливайте. Можно заворачивать. Да. Ну, может, ложкой лучше дать? Да? Попробовать. Да. Нет, мы будем пробовать так, как надо. И заворачиваете. Можно свернуть вот так вот, и кушать. Да. Даже из ягеля своего пьют очень много. Поэтому... Tā mēs ēdam. Классно, да, берите. Очень вкусно. Ir ļoti garšīgi. Ir nepierasti ēst ar rokām, bet atkarībā no Baltkrievijas reģiona ir vietas, kur, piemēram, pankūku ievieto dziļajā šķīvī un tad mērcē. Un pēc tam desu ēd ar dakšiņu vai ar karoti, pēc tam to labumu izēd vēl atsevišķi. Jā, un tad, kad es cepu pankūkus, Annies teica, ka katrā pankūkā ir jābūt 100 caurumiņiem. Un izrādās, tas nav vienkārši tāpat, tas ir tāpēc, lai tā mērce labāk iesūktos pankūkā, un patiešām ir ļoti, ļoti garšīgi. Mūsu brīnišķīgās Baltkrievu brokastis noslēdzas ar upes piparmētru tēju un karotīti, griķu un Rapšu. medus. И сад. Сад. Un dārs, jā, visa dārza. Nē, es man speciālists, bet... Nē, šis ir tā kā saldējs ēdiens, как просто сладкое, уже подготовлено, ну как бы... Да, как десерт такой. Как десерт, да. Получается, вот все белорусские меда, начиная с весны, не имеют яркого вкуса и аромата, но самые целебные. Ага. У вас тоже так же будет. Ну, как бы у нас уже наша поездка подходит к концу. Мы хотели еще раз сказать большое спасибо. И тут, тут конфеты из Риги. Конфеты вы съедите, забудете. Да, а нас, чтобы не забыли, это и подсвечник. То можно свечку поставить. Это. Dodamies uz Minskas lidostu, un jau pēc stundas būsim mājās. Ķermenis ir cietums, kur esmu ieslodzīts. Es gribu sajust brīvību, bet jūtos sagūstīts. Varbūt tevi arī nospiež. My name is Liina Rätsep. My name is. And in our company it is quite usual. We have quite many female pilots. Really? Yes. Approximately how many? On Dash, I think we have at the moment 8 FOs who are female. It's for you an exciting job, right? It is, yes. Sveicināt, laba diena. Varbūt jūs varat iepazīstināt ar sevi. Sorry? Kā jūs sauc, lūdzu? Алексей. Может быть, можете как-то элементарно что-то объяснить, что мы видим тут? Но здесь мы видим наш маршрут. Я покажу немножко больше. Вот здесь находится полоса. Здесь город Рига. Вот здесь вот залив. Видите, да? Вот наш маршрут лежит так. Ветер сегодня южный, так что будем заходить со стороны моря. Вы можете увидеть через окошечко это все как бы. Ну и, в принципе, здесь высота и скорость. Ну и вот эти рычаги управления. Tu atkal runā skaļi, bet es tevī neklausos.
Māju ar galvu un atkal izliekos. Man liekas, mums ar tevi kaut kas nav kārtībā. Ja kliedz uz mani tu, bet es pie sevis. Ratatata, ratatata, taratata, ratatata. Ratatata, taratata, ratatata. Ratatata, taratata, ratatata. Ratatata, taratata, ratatata. Klausos klusumā. Šoreiz atvadāmies. Uz tikšanos nākamajā raidījumā.